Labdien, dārgie skolēni! Es esmu vēstures un sociālas zinātnes skolotāja Irina Kozlovska. Šodien es gribu jums piedāvāt savu prezentāciju kursa uzņēmējdarbība pamati 12. klasei pa tēmai, kas ir uzņēmējdarbība, komercdarbība un kādas uzņēmējdarbības veidi šodien ir Latvijā un Eiropā. Plāns. Kādi jautājumi mums šodien būs mūsu tēma? Pirmais jautājums. Kas ir uzņēmējdarbībās vispār? Individuālais komersants, komandīta sabiedrība, pilnsabiedrība, SIA, AS un avatu saraksts. Kādi temata sasniedzāmie rezultāti? Vispirms jums spēj izstrādāt biznesa ideju un tās īstenošanu atbilstošu biznesa plānu un marketinga aktivitāti. Spēj veikt vienkāršotu tirgus izpēti, apziņot potenciāla tirgus pieprasījumu. Arī noskaidrot klientu profilu, vēlmes un preferences. Izvērtēt dažādas komercdarbības formu, priekšrocības un trūkumus. Spēj veikt vienkāršotu saimnieciskas darbības uzskaiti, atšķirt dažādas izmaksu veidus, prot aprekinēt pašizmaksas, izveidot cenu veidošanas stratēģiju, plānot peļņu un saimnieciskas darbības finansēšanu. Izprot, kā uzņēmēji arvien atrod jaunus veidus, kā inovatīvi kombinēt esošas resursus, rada pievienota vērtību un ir tautai saimniecības ilgspējīgas izaugsmes pamats. Sāksim no pirmā jautājuma, kas ir uzņēmējdarbības vispār. Uzņēmējdarbība ir process, kura cilvēki vai uzņēmumi veido un vada biznesu, lai gūtu peļņu, likumu aizsargāta vide. Mūsu Latvijā arī ir komerclikums, kurš regulē komercdarbību un uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbība ir nemaza kā 5 veidus, kuri jūs drīz uzzināsiet. Pirmie 3 ir uzņēmumi, kuriem nevajag pamats kapitāls, un nosaukums ir uzņēmumi bez pamats kapitāla. Pirmais veids ir individuālais komersants, IK. Individuālis komersants ir persona, kura veic uzņēmējdarbību sava vārda un sava riska. Tas ir vienkāršs uzņēmējdarbības veids, ko bieži izmanto mazi uzņēmumi. Kāda joma? Tas ir amatnieki, tirgotāji, pašnodarbošanās veids uzņēmēji, kuri nodarbojas paši. Kādi riski? Individuāla komersanta bieži ir jārūpējas par visiem uzņēmējdarbībā aspektiem vienpersoniski, kas var radīt lielu darba slodzi un izdzegšanu arī. Labi piemēri mums ir individuāls komersants, piemēram, aģentūra Latvijā Travel. Pilnsabiedrība. Pilnsabiedrība ir personāls sabiedrības veids, kura vismaz 2 dalībnieki kopīgi veic uzņēmējdarbību un solidāri atbild par sabiedrības saistībām ar visu savu mantu. Un arī individuālais komersants atbild ar visu savu mantu un pilnsabiedrība arī. Vēl kādas īpašības. Pirmais, pilnsabiedrībai neierobežota atbildība. Katrs dalībnieks atbild par sabiedrības parādiem ar visu savu personīgo īpašumu. Otrais, lēmumu pieņemšanā. Dalībnieki kopīgi pieņemt lēmumus un aktīvi piedalījas sabiedrības valdībā. Trešais, riski sadalījums. Ja viens dalībnieks nespēj sekt parādus, citi ir atbildīgi par to pilnīgu sekšanu. Pilnsabiedrības piemēri, piemēram, būvprojekts pilnsabiedrībā, VM, tas ir uzņēmums, kas sniedz būvniecības un remonta pakalpojumus. Vai otrs variants – radošo ideju pilnsabiedrībā, uzņēmums, kas nodarbojas ar reklāmas, marketinga pakalpojumiem. Trešais veids
uzņēmējdarbībai vai komercdarbībai ir komandītas sabiedrība, KS. Komandītisti ir cilvēki, kuri iegulda kapitālu un atbild tikai ar savu ieguldījumu. Nepiedalās vadībā. Pilnsabiedroti vada uzņēmumu un nes pilnu atbildību par tā saistībām ar visu savu mantu. Un arī komandītas sabiedrībai jābūt grāmatveidējs. Atsevišķa tāda veida profesija, kā grāmatveidējs. Pirmiem diviem, IK un PS, neobligāti. Pats komersants var būt grāmatveidējs. Bet trešajā KS komandītas sabiedrībā, kā galvenais personība jābūt grāmatveidējs. Kādi riski? Pilnsabiedroti atbild ar personīgo īpašumu. Komandisti var zaudēt ieguldītu kapitālu, ja viņi ir bankroti. Iespējami konflikti starp dalībniekiem vadības jautājums, tāpēc, kā tas ir ne viens, ne divi, vairāk cilvēku komanda. Kādi labāki piemēri komandītas sabiedrībai biznesa ir? Piemēram, Latvijā dārza komandītas sabiedrība. Uzņēmums, kas nodarbojas ar dārza un ainavu dizaina pakalpojumiem. Otrais piemērs - pilsētas komandītas sabiedrība. Tas ir arī uzņēmums, kas piedāvā pilsētu plānošanas un konsultāciju pakalpojumus. Pirmiem trim veidiem, kā es teicu, neobligāti no sākumā biznesa jābūt pamats kapitāls. Ja? Ļoti viegli viņu atvērt, vajag iet uz pašvaldību un saņemt licenzi un samaksāt nodevas. Nākošais - sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SIA. Tas ir kapitāls sabiedrība. Uzņēmējdarbības forma, kura ir noteiktas juridiskas un finansiālas priekšrocības. SIA ir populāra uzņēmējdarbība forma Latvijā, jo tā apvieno ierobežotu finansiālo risku un juridisku aizsardzību ar iespēju viegli attīstīt uzņēmumu. Kāda joma? Bieži būvniecība un nekustamais īpašums, IT un tehnoloģijas, ražošana un vairāk citi banku sistēmā un tā tālāk, kaut kādas finanšu iestādes. Ja? Riski. Finansiālas risku uzņēmuma līmenī. Kādi labi piemēri? Neste Latvijā, SIA Neste Latvijā. Ja? Un citi. Nākošais veids - akciju sabiedrība vai AS īsi. Ja? Biznesa forma, kura uzņēmuma kapitāls sadalīts akcijas, kuras pieder akcionāriem. Akcionāri ir ierobežoti atbildīgi, riskēja tikai ar ieguldītājiem līdzekļiem un gūst peļņu dividendes. Akciju sabiedrība, ja jūs gribat atverīt tādu veidu biznesu, jums jābūt pamats kapitāls nemaza kā 35 000 eiro. Un arī SIA ne maza kā 3000 eiro pamats kapitāls jābūt, ja, uz banka rekina, ja, kur jūs arī atveriet, kad sāksiet savu biznesu. Ja. Šeit mēs varam apskatīt schēmu, kā izskatās visi 5 komercdarbības veidi. Ja. Vēlreiz mēs redzam komercdarbības formas individuālais komersants, komercsabiedrības kapitāla sabiedrība un personāla sabiedrība, un arī kapitāla sabiedrība SIA un AS, sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība. Kādi avoti es izmantoju, es piedāvāju un rekomendēju izmantot, ja jūs gribat padziļināti vēlreiz palasīt šajā tēmai, tas ir naudas skola, uzņēmējdarba juridiskas formas. Arī var izmantot Jūtei Birzniecei ekonomiski pamati mācību grāmatu vidusskola, ja, kura ir mana kursa ievada sākumā, ja, un arī var izmantot virtuālu
skolu, teoriju, vietni uzdevumi.lv. Ja būs kaut kādi jautājumi, tad droši rakstiet. Paldies par uzmanību! Lai jums veicas! Visu labu!